Fordiem. Tas ir tranzīts vai pārējie citi Fordi, kam ir Siemens C212 vadības blokiem, ir iespējams noprogrammēt visu, AdBlue, ekoloģiju un tādā garā un pacelt jaudu. Un, protams, ļoti bieži cilvēki sastopas ar problēmu ar LS kvalitāte. Kļūdas kods 2P39, laikam, vai F, es ielikšu tūlītās, jūs uz ekrāna redzēsiet, kāds ir kļūdas kods, un tās kļūdas koda dēļ jums iedegas uz ekrāna atslēdziņa, un mašīna vairs jaudas nav. Viņa avārijas režīmā. Mēs to visu arī varam izprogrammēt. Uz doto brīdi šitam Fordam programmējas AdBlue sistēma, nācat parādīšu, un tas LS kvalitātes simbolis arī kodējas nost, lai viņam nebūtu avārijas režīmā. Tad viss šobrīd notiek caur OBD. Tad viņš prasa izslēdz aizdedze po 5 minūtēm. Būs tagad jāuzgaida 5 minūtēs, pēc tam vēl sakārtosim dažas lietas saistībā ar AdBlue bloku, veiksim vēlreiz diagnostiku pilnvērtīgu un atdosim mašīnīte uz ceļa. Tā kā, ja tava mašīna ir Fords un ir problēmas ar AdBlue sistēmu vai LS kvalitātes kļūdu un viņa traucē tava mašīnai braukt, nav pilnvērtīgas jaudas, droši vari pieteikties pie mums. Autochip, mūsu komanda jums palīdzēs saistībā ar to lietu. Jauku dienu!